būt par mani viegli nav. Ķemēties un maskāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst, pēc mazīt mūs. Zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokās bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Henrij! Mam, vai varu palikt panakti pie drauga? Pie kā tad tu paliksi? Tu taču jau pie visiem esi bijis. Pa vienai reizei. Negantā Henrija pārnakšņošanas pasākums. Pa nakti? Vai tu esi pārliecināts? Kurš gan tevi uzaicināja? Niks. Viņš ir jauniņais. Bet man šķita, ka viņš tev nepatīk. Viņš ir maķenīti dīvains. Smalki. Vai es varu iet? Vai varu? Lūdzu. Nu labi. Jā. Tikai neesi negants. Nebūšu. Es būšu šaušalīgs. Nika vecāki ļauj viņam visu. Pārliecinieties, ka bērneņi jau gultās, jo pienācis laiks pusnakt šausmenēm. Tas būs satriecoši. Uzvedies, kā pienākas, Henrij. Negribu saņemt zvanu pusnaktī kā pagājušo vai aizpagājušo reizi. Brauciet pakaļ savam dēlam! Brauciet pakaļ savam dēlam! Brauciet pakaļ savam dēlam! Brauciet pakaļ savam dēlam! Un aizpagājušo reizi. Un aizpagājušo reizi. Es sapratu, tēt. Proties, negribu, lai Nika vecāki liek man tevi savākt. Nāku! Laba diena! Es esmu Henrijs. Smalki! Laipni lūgts, Henrij! Laipni lūgts, Henrij! Vai šeit dzīvo Niks? Kur gan citur? Lejā, puikas, lejā! Nebaidieties no mūsu puisīšiem! Niki, tavs mazais draudziņš klāt! Un nepievērs uzmanību mammai, viņa iesildās pirms ikmēneša operas karaoke. Čau, Henrij! Ignorē viņus. Viņiem šķiet, ka viņi ir stilīgi. Stilīgi! Tavi vecāki gan trokšņo? Jā. Viņi to sauc par pašizpausmi. Cikos mums jāiet gulēt? Kad gribēšu? Es pats izdomāju sev noteikumus. Forši, vai ne? Tev paveicies. Jā, tikai paša noteikumu pārkāpšana nemaz nav jautra. Iepazīsties, mana jaunākā māšele Lilija. Et tevi mīlu, Henrij. Fuš! Pie manis pirmo reizi kāds paliek pa nakti.
Ko darīsim tagad? Izlaupīsim virtuvi. Izklausās labi. Ar ko sāksim? Kur tava mamma slēpj cepumus? Ķer! Paldies, bet to par izlaupīšanu nenosauksi. Varbūt tu gribi, lai es paslēpjos? Rigoletto, atdod! Atvaino, Henrij. Varbūt vēlāk. Mēģināsim ko citu. Henrij, mana vēlīte grib tevi sabučot. Šķic prom, Lilī. Viņa ir riebīga. Jā, forši, vai ne? Es uzmanītos, Henrij. Gulta ir salauzta. Jau? Mēs varētu sarīkot spilvenu cīņu. Suņi to sagrauza. Kur tavas rotaļlietas? Tās sagrauza suņi. Mašīnītes, suņi. Komiksi, suņi. Vai paņēmi līdzi kādas rotaļlietas? Nē. Aizmirsu. Varbūt varam paskatīties televizoru? Ko? Šķiet, sparīgais runātājs paziņoja, ka citplanētiešiem jāmirst. Kādiem citplanētiešiem? Šajā sērijā tādu nav. Beidzot. Niki! Mums pēdējai ārijai trūkst balsu. Vai tu un tavs mazais draudziņš varētu izlīdzēt? Būsiet dziedošās laumiņās. Es jau pagājušo reizi biju dziedošā laumiņā. Piedodiet, bet man jau sen bija jāguļ. Ar labu nakti! Labu nakti! Henrij, es tevi mīlu, mīlu! Kas tur? Tikai es, Henrij. Atver durvis. Kas vainas? Esi nobijies? Es nebaidos ne no kā, bet man jau sen bija laiks pie miera, un tu teici, ka mēs paši izdomājam sev noteikumus. Pareizi. Vai jums ir smidzinātājs? Jā. Un šļūtene? Jā. Bet suņi? Suņi. Ejam gulēt. Vai viņi nekad neapklust? Dažkārt man palīdz iemigt rādio. Kā tad tas tev palīdzēs? Tagad man savaidzējās uz tualeti. Tu to spēsi? Henrij, beidz! Henrij, beidz! Henrij, beidz! Henrij, beidz, 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 beidz! Henrij, beidz! Henrij, es tevi mīlu, mīlu!
Uz priekšu, Henrij! Kod! Pūkstens 1. Tas ir jauns rekords. Piedodiet par Henriju. Tēt, es! Henrij, tēt, lūdzu brauc man pakaļ! Lūdzu! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diana Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.